Ļaujiet man jums kaut ko pajautāt. Ja nokļūšana debesīs pat tiešām būtu atkarīga no tā, cik labi mēs esam, kā mēs to jebkad varētu droši zināt? Dažās dienās mums šķiet, ka mums klājas lieliski, bet citās netik ļoti. Vienmēr ir šī nenoteiktība. Kā būtu, ja es jums teiktu, ka Bībele patiesībā māca, ka jūs varat droši zināt, ka jums ir mūžīgā dzīvība, un ka nemaz nav svarīgi, cik labs jūs esat? Es saprotu, ka jūs droši vien jau zinat un ticat daļai no tā, ko es tūlīt dalīšos. Bet ja jūs uzkavēsieties tikai dažas minūtes, es jums tieši no Dieva vārda parādīšu patiesību, kas mainīs jūsu skatījumu uz visu. Cik vienkārši patiesībā ir tik glābtam uz visiem laikiem. Pirmkārt, mums jāsaprot, ka mēs visi esam grēcinieki, un mums ir nepieciešams glābējs. Vēstulē Romiešiem 3. nodaļas 23. pantā Bībelē teikts: jo visi ir grēkojuši, un visiem trūks dievišķās godības. Grēks ir tad, kad mēs pārkāpjam kādu no Dieva baušļiem, un Bībele skaidri norāda, ka mēs visi tā esam darījuši. Pat vislabākais cilvēks, kādu vien var iedomāties, nav perfekts, un kādā dzīves brīdī ir pārkāpts Dieva likums. Sliktā ziņa ir tā, ka par Dieva likuma pārkāpšanu ir sods. Vēstulē Romiešiem 6. nodaļas 23. pantā teikts: jo grēka alga ir nāve. Tātad, tā kā mēs esam grēcinieki, mēs esam pelnījuši nāvi. Protams, kādu dienu mēs visi mirsim fiziski, bet Bībele runā par otro nāvi, mūsu dvēseles nāvi ellē, ja mēs netiksim glābti. Degoša sēra uguns jūrā. Tā ir otrā nāve. Tas attiecās arī uz tevi un mani. Pat ja vienīgā sliktā lieta, ko jebkad esam izdarījuši, ir melošana, mēs tik un tā esam pārkāpuši Dieva likumu un esam pelnījuši nokļūt ellē. Redzi, runa nav par to, cik daudz vai kāda veida grēks mums ir, bet gan par to, ka mums ir grēks, un Dievs nevar pieļaut grēka nonākšanu debesīs. Atbilde nav tāda, ka mums ir jāizdzēš grēks no savas dzīves. Mēs visi zinām, ka to nevaram darīt, un Dievs to zina arī. Tāpēc viņš radīja ceļu, lai mēs tiktu glābti no elles un nokļūtu debesīs, nevis pamatojoties uz mūsu pašu taisnību, bet gan uz Jēzus Kristus taisnību. Vēstulē Romiešiem 5. nodaļas 8. pantā Bībelē teikts: bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums nomira, kad vēl bijām grēcinieki. Dievs Tēvs sūtīja pasaulē savu dēlu, Jēzu Kristu, un Bībelē teikts: Dievs atklājās miesā. Viņš bija pilnībā cilvēks un pilnībā Dievs, un viņš dzīvoja perfektu, bezgrēcīgu dzīvi. Viņš nekad nepārkāpa nevienu no Dieva baušļiem. Viņš dzīvoja tādu dzīvi, kādu mēs nevarētu dzīvot. Dzīvi, kas mums būtu jādzīvo, lai nokļūtu debesīs. Tad viņš nomira pie krusta par mūsu grēkiem, devās uz elli mūsu dēļ un 3. dienā augšām cēlās. Un tagad, pateicoties Jēzus upurim, mēs varam nonākt debesīs kā dāvana, nevis kā atlīdzība. Vēstulē Romiešiem 16. 23. pantā teikts: bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Tātad mūžīgā dzīvība, tās ir debesis, ir bezmaksas dāvana. Vēstulē Efeziešiem 2. nodaļas 8. un 9. pantā Bībelē teikts: jo žēlastībā jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne darbu dēļ, lai neviens nelielītos. Es mēdzu ticēt, ka debesis ir atlīdzība par labajām lietām, ko es cenšos darīt, par manu kalpošanu Dievam un maniem centieniem dzīvot pareizi. Patiesība ir tāda, ka es paļāvos uz sevi pestīšanas ziņā, cerot, ka mani labie darbi man nopelnīs vietu debesīs. Tā bija problēma. Jēzus nebija mans glābējs, jo es centos būt pats sev. Labā ziņa ir tā, ka viss, kas mums jādara, ir saņemt pestīšanu kā dāvana. Dāvana, par kuru Jēzus jau ir samaksājis. Tātad lūk, kas ir skaidrs. Mēs esam grēcinieki ceļā uz elli, bet Jēzus nomira par mūsu grēkiem, tika apglabāts un augšām cēlās.
Tagad viņš piedāvā pestīšanu kā bezmaksas dāvanu, un tā nav kaut kas, ko mēs nopelnām. Tā ir kaut kas, ko viņš nopelnīja un piedāvā mums. Viss ir par viņu un viņa upuri mūsu labā. Vēstulē romiešiem 6. nodaļā 23. pantā ir teikts, ka Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība. Un šis vārds mūžīgs nozīmē mūžīgi. Ļaujiet man jums pajautāt, cik reižu jums ir jāsaņem dāvana, kas paliek mūžīgi? Tikai vienu reizi. Pestīšana ir vienreizējs notikums, kad mēs uzticamies viņam, lai viņš mūs glābtu, un viņš mums dod mūžīgo dzīvību. Pestīšana ir mūžīga, jo Jēzus jau samaksāja par visiem mūsu grēkiem. Pat par tiem grēkiem, ko mēs izdarīsim nākotnē. Par tiem jau ir samaksāts. Jūs varētu domāt, ja mēs tiekam glābti vienreiz, vai tas nozīmē, ka mēs varam vienkārši dzīvot kā vēlamies un nokļūt debesīs? Tas ir labs jautājums, un atbilde ir jā. Jo, kad mēs tiekam glābti, mēs kļūstam par Dieva bērnu. Tātad ar šīm zināšanām, zinot, ka esmu glābts uz visiem laikiem un Dieva bērns, ja es pārkāpšu viņa baušļus un grēkošu, viņš mani pārlabos šeit uz zemes. Bet viņš nekad nesūtīs man dvēseli uz elli, jo viņš ir mans glābējs un mans tēvs. Pestīšana ir viegla. Tā ir bezmaksas dāvana, par kuru Jēzus samaksāja. Tomēr mūsu gaitas ar Dievu pēc pestīšanas, tāpat kā jebkuras attiecības, prasa darbu, bet tās ir atsevišķas. Jūs varat tikt glābts un saglabāt sliktas attiecības ar Dievu, bet jūs joprojām esat viņa bērns. Tas ir svarīgi tāpēc, ka ja es ticu, ka varu zaudēt pestīšanu jebkāda iemesla dēļ, tad patiesībā es ticu, ka mana pestīšana ir atkarīga no manis, nevis no Jēzus un viņa paveiktā darba, kas nozīmē, ka es uzticos sev, nevis Jēzum. Kad es ticu, ka pestīšana ir mūžīga, tas parāda, ka mana ticība ir 100% Jēzus upurim, un ka ar to pietiek, lai mani glābtu. Tam ir viss sakars ar to, kam mēs galu galā uzticamies, lai nokļūtu debesīs, vai nu sev, vai Jēzum. Tāpēc apustuļu darbu 16. nodaļā 30. un 31. pantā Bībelē teikts: Un viņš tos izveda ārā un sacīja: Kungi, kas man jādara, lai tiktu glābts? Un viņi atbildēja: Tici kungam Jēzum Kristum, un tu un tavs nams tiksies glābt. Ievērojiet, ka vienīgais, kas teikts, ka mums jādara, lai tiktu glābti, ir ticēt. Jāņa evaņģēlijā 36:00 Jēzus teica: Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazust, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Varētu teikt, es jau ticu Jēzum. Un es nešaubos, ka tev ir ticība Dievam, un ka tu tici lietām, kas teikts Bībelē. Bet ticēt lietām par Jēzu un paļauties tikai uz viņu pestīšanas iegūšanai ir divas dažādas lietas. Agrāk, kad tu ticēji, ka debesis ir atlīdzība, kas balstīta uz taviem darbiem, vai ka tu vari zaudēt savu pestīšanu, tu galu galā paļāvies uz sevi pestīšanas iegūšanai, nevis uz Jēzu. Es saprotu, ka tas tevi nostāda pazemīgā stāvoklī, un es atceros, kad kāds man to parādīja, un man bija jāizlemj. Es varēju turpināt ticēt tam, ko ticēju iepriekš, vai ticēt tam, ko teica Dieva vārds, un mainīt to, kam es uzticos, lai glābtu sevi. Mūžīgās dzīvības saņemšana nozīmē pārtraukt uzticēties citam Dievam vai sev, domājot, ka mēs jebkad būsim pietiekami labi, lai nopelnītu ceļu debesīs, un pilnībā paļauties uz Jēzus Kristus nāvi, apbedīšanu un augšām celšanos, un ka tas ir vienīgais, kas mūs glābs. Draugs, ja tas tev šķiet saprotams, un tu pirmo reizi skaidri redz pestīšanu, Dievs tev dos mūžīgo dzīvību, ja tu viņam to vienkārši lūgsi. Vēstulē romiešiem 10. nodaļā 9. un 10. pantā teikts: Ja tu ar savu muti apliecinās kungu Jēzu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu ir uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi glābts. Jo ar sirdi tic taisnībai
un ar muti apliecinājums tiek pestīšanai. Ja tu tam tici savā sirdī, tad atzīsti to Kungam, un viņš tevi izglābs uz visiem laikiem. Es vēlētos jūs vadīt šajā lūkšanā. Jūs varat atkārtot pēc manis. Dārgais Dievs, Es zinu, ka esmu grēcinieks un ka esmu pelnījis nokļūt ellē, bet es ticu, ka tu par mani nomiri, tiki apglabāts un augšām cēlies. lūdzu glāb mani uz visiem laikiem un dāvā man mūžīgo dzīvību. Es paļaujos tikai uz tevi un vairs ne manos paši labajos darbos. Paldies tev, Jēzu! Amen!